Sveika! Esmu Inese Millere no kaneapēstresu.com un šodien gribu tevi rosināt domāt par apzinātu ēšanu, lieko svaru un personīgiem robežām. Tu varētu jautāt, kas ir personīgās robežas. Varbūt dažādi uz to skatīties, bet es ierosinu tev paskatīties uz personīgiem robežām kā uz žogu sev apkārt. Un tātad, vai tavas personīgās robežas ir neelastīgas, un tu dzīvo tādā striktā, ierobežotā ideju pasaulē par ēšanu, vai gluži otrādi, tās ir plaši atvērtas, un jebkurš var tevi mācīt par to, kā tev ir jāēd, kā tev ir jāizskatās un kā tev ir jādzīvo. Tātad par tas, ko par šodien mēs gribam runāt, ir pārmērīgi caurlaidīgas personīgās robežas. Kādas tās ir tavā iespējams ikdienas dzīvē un kā šīs lietas no ikdienas dzīves ietekmē tavus ēšanas paradumus. Tātad, ja tavas personīgās robežas ir caurlaidīgas, tas nozīmē, ka tu pati sev neusticies. Tu netici, ka tu zini, kā tev un kas tev ir vislabākais. Un tu nosaki savu vērtību, pamatojoties uz to, ko domā citi, vai kā viņiem šķiet. Tātad tu čeko, tu visu laiku tā kā skaties apkārt, lai saprastu, ko citi cilvēki no tevis sagaida, un tu mēģini viņiem izpatikt, lai novērstu tādu nosodījumu, noraidīšanu un pamešanas risku. Tev ir grūti turēties pie savas pārliecības, ja tuvumā ir cilvēki, kas tev nepiekrīt. Un kā tad galu galā šīs pārmērīgi caurlaidīgās robežas ietekmē ēšanu un svaru? Te ir dažas manas idejas. Iespējams, sava svara dēļ tu izvairies no noteiktiem cilvēkiem vai pasākumiem, jo tu baidies no citu negatīva nosodījuma. Sabiedrībā, jeb cilvēkos tu ēd to, ko tu domā, ka citi cilvēki gaida, lai tu ēstu, vai arī tu atļauj citiem izlemt, ko tev būtu atļauts ēst, jo tu nerespektē savas tiesības ēst to, ko tu vēlies. Kad tu esi vienatnē, ir gluži pretēja situācija. Tu ēd slepeni to, ko tu vēlies, un šādi slepeni ēdot vienatnē citādi nekā cilvēkos, bieži vien tu pārēdies, un pēc tam tu izjūti vainas sajūtu un saki, ka no pirmdienas tu atkal uzsāks kārtēju diētu. Vai arī tu ēdi tad, kad tu neesi izsalkusi, vai ēdienu, ko tu patiesībā nevēlies tikai tāpēc, ka kāds to ir pagatavojis, un kāds, var tā teikt, bāžās tev ar šo ēdienu virsū, un tu nevēlies konfliktu, un tu vēlies izpatikt, un tu ēd pat tad, ja tev negribās ēst. Vēl viena lieta ir, kā tu iespējams ēd, lai nostumtu lejā emocijas, domas vai citu cilvēku viedokļus. Tu ēd par spīti citiem, par spīti tiem, kuri cenšas kontrolēt tavus ēšanas paradumus. Un iespējams, ka tu mēģini katru diētu, jo tā apsola atrisināt tavu problēmu. Tās ir manas idejas, kas no šī rezonēja ar tevi. Un mans, kā apzinātībā balstīts ēšanas paradumu kouča, padoms tev šodien ir padomāt, kādas ir tavas personīgās robežas, kā tās ietekmē tavus ēšanas paradumus un ko tu varētu mainīt, lai tās atspoguļotu tavu patieso būtību un kalpotu labu attiecību ar ēdienu veidošanai. Ja tev ir interese uzzināt, kā es varu tev palīdzēt izveidot veselīgas attiecības ar ēdienu, strādāt arī ar emocionālo ēšanu, ar nediētas pieejā, netiešas svara kontrolas pieejā, balstītiem risinājumiem, meklē saiti tepat zemāk un piesakies bezmaksas sarunai, vai arī raksti man uz e-pastu. Arī to atradīs tepat zemāk.